Audra ir topošā māmiņa, un tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot dažādas drošības nosacījumus, braucot automašīnā, īpaši tāpēc, ka viņa ir nolēmusi braukt pie stūres pati. Tāpēc sāksim ar to, ka pats svarīgākais ir apsēsties pareizi, un varbūt nedarīt to, ko daudzas topošās māmiņas, varbūt tas ir ieradums braucot ikdienā, tā sēdēt pārāk tuvu pie stūres un saliekties klāt. Šajā gadījumā tas būtu absolūti nepareizi, īpaši tāpēc, ka vēders ir liels un tas nedaudz arī traucē. Un ir svarīgi tāpēc apsēsties pietiekami tālu, lai joprojām būtu ērti, lai var aizsniegt pedāļus un ērti aizsniegt stūri un varētu labi pārredzēt ārpusē notiekošo. Svarīgi ir noregulēt stūri tā, lai grūtniecei būtu ērti un netraucētu vēderam. Tad stūris parasti var noregulēt gan uz augšu, gan uz leju, gan arī dziļumā. Varam pavilkt arī uz āru, ja tāda vēlme ir, bet labāk tomēr varbūt, lai viņi nedaudz tālāk no vēdera. Un ir svarīgi to arī nofiksēt, jo, ja aizmirstās šo stūri nofiksēt, tad braucot var gadīties visādi pārsteigumi. Audra pašlaik ir apsēdusies diezgan pareizi, ja viņai pašai ir ērti. Vajadzētu bišķi tuvāk. Jā, varbūt mēs varam piebraukt mazliet tuvāk. Jā. Tad nākamā lieta ir obligāti ir jāpiesprādzējas, tāpēc, ka šeit nav runa tikai par vienu dzīvību, bet par veselām divām, un jābūt ļoti atbildīgai. Ir svarīgi piesprādzēties pareizi. Šai te drošības jostas daļai ir jāiet starp krūtīm, un apakšējai daļai ir jābūt zem vēdera apakšā. Lai gadījumā, ja nu kaut kas tomēr atgadās un automobīlis pēkšņi saņem triecienu no priekšpuses, lai vēders un mazais bērniņš netiktu traumēts. Pašlaik Audra ir piesprādzējusies ļoti pareizi, un būtībā viņas braucienām vajadzētu būt ļoti drošam. Tātad šeit ir divas pozīcijas uzzīmētas, kā būtu jāstiprinās jostai, tātad vienmēr apakšējā punktā, tātad zem vēdera tuvā gurna kauliem. Šis ir nepareizais veids. Un tāpēc ir izveidot šādu jostu, kas nodrošina vienmēr jostas atrašanu, papildu jostu, kas nodrošina drošības jostas atrašanos tieši viszemākā punktā zem vēdera. Piestiprinās pie beņķiņa ar vienkārši vienas jostas palīdzību un atrodas visu laiku sēžot uz beņķa. Un pat ja brauc kāds cits ar šo mašīnu, viņš netraucē, viņš ir kā paliknīts, tā kā mazs polsterīts. Tad attaisās papildu joslu vaļā, piesprādzējās standarta veidā drošības jostu un jāpārbauda, vai tā drošības josta ir ielikusies tanī palīgi ierīcē. Un jāizpaugā ciet, lai kaut kāda kustība rezultātā viņa neiznāk ārā. Protams, arī ir jāpiespriego bišķiņu, un tagad pavisam noteikti drošības josta atrodas drošā vietā, tātad pēc iespējas zemāk un būtībā uz gurnu kauliem, nevis uz vēdera. Un pat, ja ir kaut kāds trieciens automašīnai, ir kaut kāda nestandarta situācija, tad cilvēka ķermenis tiek bīdīts uz priekšu, un tā josta, kas papildus, uz kuras jūs sežat, pavilks tieši drošības jostu vairāk uz leju. Un nekādā gadījumā viņi nenonāks virsū vēderam, kas būtu nepieļaujams grūtniecības pēdējos mēnešos, tā teikt. Dakteris saka, ja nav nekādu problēmu ar grūtniecības, teiksim, ar to procesu, kādā viņi noris, ja nav nekādas īpatnības, ka būtu īpaši saudzējošs režīms, var braukt pie stūres. Protams, cik vien pat grūtniece var kontrolēt to savu braukšanu, tā kā ir jāsāk bišķiņ domāt vairāk tā kā par to braukšanu uz priekšu, vairāk tālāk jāskatās, ko dara pārējās mašīnas, varbūt tas temps, ritms jāsamazina, jo tīri fiziski jau ir grūtāk uztvert, jo ir daudz par ko domāt tajā laikā, un arī ķīmiski procesi notiek cilvēku organismā, kas rada bišķiņ tādu izklaidību, varbūt nekoncentrētību. Un ja tas bērns vēl paspārdās pa iekšu, tā ir priekš, ka viņš kustās, pamodies, un tad tā uzmanība no ceļa pazūd. Ja? Drīkst vai nedrīkst? Viennozīmīgi drīkst, un kā dakteris saka, tad var pat aizvest sev uz dzemdību namu, sagaidīt, kad laiž ārā un braukt mājās. Ja? Vienkārši jāņem vērā to, ka bišķiņ tā uzmanība vairs nav veltīta tik daudz ceļam. Tātad jāatstāja tā drošības rezerve. It kā varētu nebraukt ar mašīnu, bīstam vai grūti, bet pārvietojoties ar sabiedrisko transportu jau nav braukšana drošāk. Ja? Tur nav ne jostas, šoferis ir svešs cilvēks, nevis savs cilvēks, kas piedomā par tevīm. Tā kā es domāju, ka nav nekāda problēma.